Piedzimu Rīgā, mācījos Rīgā un kādu dienu mūzikas akadēmijā atbrauc no Salaspils vidusskolas direktora vietniece un jautā, vai kāds no studentiem nevēlas vadīt Salaspilī vai dibināt vieglās mūzikas orķestri. Es piekrītu. Atbraucu, nodibināju. Tagad mani kolektīvi Salaspilī ir senioru vokālais ansambls Viktorija, Salaspils bērnu ansambls Mazputniņi, dejo zem manas mūzikas seniori Salaspilī, Pūtē orķestris spēlē manus skaņdarbus Salaspilī. Man daudzi jautā, kā tā man rodās mūzika. Ir divi veidi. Viens veids ir, kad galvā rodas melodija, un otrs veids, lasot dzeju, rodas melodija. Un man tas otrais ir tuvāks. Es paņemu dzejoli, kādreiz tā kā izlasu visu dzejas grāmatu, nekas nedara. Reti arī, kad ja no tā dzejas grāmatiņas viena dziesma dzer tikai, kas man uzrunā. Un mana melodija šai brīnišķīgā stundā. Man palēmējās, ka Salaspilī dzīvoja mūsu izcilais novadnieks Knuts Skujnieks. Viņš man dāvināja savas dzejas grāmatas, un mēs bijām draugi. Viņš man dzeju, es viņam mūziku. Tā kā es mājās rakstīju dziesmas un liku mapītē, tad pienāca tāds brīdis, ka varēja no tām dziesmām, kas man bija un arī radās, organizēt savu pirmo autoru koncertu Salaspilī 1999. gadā. Un tāpat 99. gadā nodibināju Viktoriju. Ilgi domājām, kā viņu nosaukt. Un dziedātājs izdomāja, sausim pa Viktoriju. Un tā radās nosaukums. Un pateicoties Viktorijai, man ir izdoti 3 krājumi. Pirmie, kas izpilda, ir mani ansambļi. Tagad Viktoriju vada mana meita Aija Pizāne. Lielākais gandarījums, tā kā man ir radošā profesija, tad es nejūtu gadus.